un vienīgi Runci. Kad būšu apēdis Runci un no viņa ādas uzšūdinājis bezroci, tad es varēšu nomirt badā. Tā domāja dzirnavnieka jaunākais dēls. Lai nomedītu kādu peli vai žurku, pat kādreiz nometās zemē un tēloja, ka viņš ir beigts. Un tad viegli vien noķēra to peli. Citreiz viņš bet dzirnavnieka dēls bija ļoti labs peldētājs. Viņš nekā nevarēja saprast, kāpēc es slīkstu. Tev jāslīkst. Un Runcis vēl trakāk sāka saukt. Palīgā! Palīgā! Steidzieties, cik ātri vien varat! Marķis de Carabas, un arī viņš ieraudzīja princesi. Kas notika? Tā pašā mirklī viņi viens otrā iemīlējās. Neapjuka un prasīja briesmoņu. Briesmoņu kungs, sakiet lūdzu, esmu dzirdējis, ka jūs varat pārvērsties par jebkuru zvēru, jebkuru dzīvnieku, vai tā ir taisnība? Princes piekrita. Un Marķis de Carabas viņu bildināja tieši tajā pašā mirklī. Un visskaistākā princese pasaulē kļuva par viņa sievu. Un viņi dzīvoja ilgi, laimīgi un saticīgi. Bet